9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas, pirmais un otrais uzdevums. Tāda 5 kubā, 5 trešajā pakāpē. Ko nozīmē pakāpe? Tas nozīmē, ka mēs sareizinām piecinieku 3 reizes. Jā, un ja mēs sareizinām, tad tas sanāk 25, un 25 reiz 5 ir 125. Tālāk 9 pakāpē mīnus 2. Ja mēs aizmirsām, ko nozīmē negatīva pakāpe, dodamies uz formulu lapu, atrodam pakāpes un ieraugam. Ja ir negatīva pakāpe, tad mēs viņu pārrakstam saucējā. Tātad mēs to pārrakstam kā 1 dalīts ar 9 otrajā. 9 otrajā tas pats, kas 9 reiz 9, jeb 81. Šeit 0,3 otrajā, jeb 0,3 reiz 0,3. Jā, sareizinām ciparus, tas ir 9, un tad jābūt 2 cipariem aiz komata šādi te. Un otrajā nopaļojot skaitli līdz 10 daļām. Atceramies, šitie ir 1, 10, šitās ir 10 daļas un šitās ir 100 daļas, ja, un tā lai būtu 1000 daļas, 10,000 daļas un tā tālāk. Tad līdz šitām skaitlim, līdz 7. Tātad tas, ko mēs darām, mēs apstāmies uz iepriekšējo skaitli. Ja tas ir mazāks par 5, tad mēs apaļojam uz leju. Ja tas ir 5 vai lielāks, mēs apaļojam uz augšu. Šajā gadījumā mazāks par 5, tad apaļojam uz leju, un atbilde ir B. Un uzdevums ir atrisināts. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu ieguvis 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies apkaļ pie video. 2025. gada 9. klases matemātikas eksāmena pirmās daļas 3. uzdevums. Mēs reizinām 2 pakāpes, ejam uz pakāpju īpašībām. Ieraugam, ja mēs reizinām 2 pakāpes, tad kāpinātā ir jāsaskaita. Tātad 8 plus 2, jeb x 10. Ja mums ir skaitlis reiz iekava, mēs reizinām katru ar katru. Tātad 3 reiz a ir 3a, un 3 reiz mīnus 6 ir mīnus 18. Šeit būs b kvadrātā, ejam pa taisno šeit, kur ir formula. Ja mums ir 1 plus 2 kvadrātā, tad ir 1 kvadrātā plus 2, 2 reizes 1 reiz 2 plus 2 kvadrātā. Tad tā arī mēs rakstam. 1 kvadrātā plus 2 reizes 1 reiz 2 plus 2 kvadrātā. Šādi te. Tad 4 kvadrātā ir 16, 2 reiz 4 ir 8, un šādi. Tālāk šeit, katru ar katru, tad ir 2c reiz 5c, un tad mīnus 3 reiz 5 reiz c. Tātad 2c reiz 5 ir 10c, 2c reiz c ir 2c kvadrātā, mīnus 3 reiz 5 ir mīnus 15, un mīnus 3 reiz c ir mīnus 3c, un tad galā mums ir vēl mīnus 3c. Šādi te. Tad savēlkam, ko mēs varam savilkt. C kvadrāts ir tikai 1, šādi te, un tad mēs saskaitām c, 10 mīnus 3 mīnus 3 ir 4, un beigās paliek mīnus 15, šādi te. Un uzdevums ir atrisināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 4. uzdevums. Kvadrātsakne no 64. Ja mēs aizmirsām, kas ir kvadrātsakne, tad mēs varam aiziet formulu lapā. Pie kvadrātsakne un apstīties, ka kvadrātsakne no skaitļa a ir tāds skaitlis b, ka b kvadrātā ir skaitlis a. Tātad kāds skaitlis jākāpina kvadrātā, lai dabūtu 64, tas ir 8. Jā, jo 8 kvadrātā ir 64. Tālāk šeit sakne no 3 plus sakne no 3, tātad kartupelis plus kartupelis ir 2 kartupeļi. Un viena puse no saknes no 2. Tātad atceramies, ka vārds no ir tas pats, kas reizināšanas zīme. Šādi te. Ieliekam saucējā viennieku, sareizinam un dabūjam sakni no 2 dalīts 2, kas atbilst opcijai C. Un uzdevums ir atrisināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 5. uzdevums. Mums ir aritmētiskā progresija, kur mēs zinām, pirmais loceklis ir 3, un katrs nākamais ir pa 2 lielāks nekā iepriekšējais. Ja? Ir atceramies tas skaitlis, kurš pasaka, par cik katrs nākamais ir lielāks, tā ir tā diference. Ja, ko mums te prasa, un katrs nākamais pa 2 lielāks, tāda diference būs 2. Tas ir tas skaitlis, ko mēs pieskaitām, lai dabūtu nākamo. Un tam mums jānosaka 4. virknes locekli. Tur mēs pa formulām, aritmētiskā progresija, kur ir, un kur ir kā var aprēķināt jebkuru virknes locekli. Vispārīgā virknes locekļa formula. Tātad mēs viņu varam pārrakstīt. Tā formula izstāsta šādi. AN ir A1 plus N-1 diference. Tad šajā gadījumā mums būs A4 mēs varam aprēķināt. Tas būs A1 plus, tātad N ir tas kārtas skaitlis, 4 šajā gadījumā. Diference ir 2, un A1 mums bija 3. Šādi te.
sanāk 3 plus 3 reiz 2 ir 9. Un uzdevums ir atrisināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 6. uzdevums. Tā, lai sarīkotu pasākumu, ir jāmaksā 280 vispārībā pa telpu un tad 25 par katru dalībnieku. Un aprēķina pasākumu izmaksas, ja tajā būs 100 dalībnieki. Tātad mēs zinām, ka mums obligāti ir jāsamaksā 280 par telpu, un tad mums ir 25 eiro par katru dalībnieku. Tātad 25 reizes 100. Jā, un tad mēs dabūjam 280 plus 2500, kas būs 2780 eiro. Jā, ievērojam šo te bezgalības zīmi, kur skatīsies matemātikas valodu. Tā kā ļoti svarīgi, ka mēs beigās ieliekam mērvienības. Un tam mums ir jāuzraksta izteiksme, kur ir x dalībnieki. Tad tas, ko mēs darām, būtībā rakstam šito pašu 280 pa telpu un 25 pa katru dalībnieku. Un tikai šajā gadījumā dalībnieki mums būs nevis 100, bet mums būs x dalībnieki. 100 vietā ieliekam x un dabūjam 280 plus 25 x. Un uzdevums ir atrisināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 7. uzdevums. Atrisina vienādojumu. Pie lineāriem vienādojumiem atceramies, ka burti pa kreisi, skaitļi pa labi. Tātad četrnieku sūtam pa labi, varbūt no sākuma pārrakstam. Tātad, ja mēs četrnieku pārnesam, tad atceramies, ka mainās zīme uz pretējo. Mēs dabūjam, ka x ir 15. Tālāk, atrisina kvadrātu vienādojumu, ja? Un skatāmies šitā te simbols, tāda matemātiskā valoda, esam uzmanīgi ar zīmēm, ārvienībām un tā tālāk. Kvadrātu vienādojums, tas ir parasts standarta pilnais kvadrātu vienādojums, tātad skaidrs, ka jāizmanto diskriminants, un kas ir baigi labi, ka te ir aprakstīts viss precīzi, kā jārēķina kvadrātu vienādojums. No sākuma nosakam koeficientus, pēc tam aprēķinam diskriminantu, pēc tam aprēķinam saknes. Viss smuki pareizā secībā ir jums iedots. Šajā gadījumā koeficients A būs 2, koeficients B būs 7 un koeficients C būs -4. Tad diskriminants būs pēc formulas B kvadrātā -4AC, B kvadrātā -4 reiz A, kas ir 2 reiz C, kas ir -4, kas sanāks 49, un te mums ir mīnus reiz mīnus ir plus, un tad 4 reiz 2 reiz 4 ir 32, kas sanāks 81, kas ir baigi labais skaitlis. X1, 2 pēc formulas sanāk -B plus mīnus kvadrāts sakni no diskriminanta dalīts ar 2A, tad attiecīgi B mums ir 7, diskriminants mums ir 81, un A mums ir 2. Tātad -7 plus -9 dalīts ar 4. Tātad vienā gadījumā būs pluszīmīte starpā, un atbildes sanāks tad viena puse, un otrā gadījumā būs mīnuszīmīte starpā, kas būs -16 dalīts ar 4, kas būs -4. Un uzdevums ir atrisināts. Ja tu esi ticis šitik tālu, tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena 8., 9. un 10. uzdevums. Tā, uzraksta nevienādību sistēmas atrisinājumu kā intervālu. Ok, mēs jau varam tā maliņā vizualizēt. Tātad mums vajag trīnieku, mums vajag visu, kas ir mazāks par 3, neieskaitot. Mums vajag visu, kas ir mazāks par 1, neieskaitot. Tātad tā daļa, kas sakrīt, ir šī te, un te tālumā kaut kur mīnus bezgalība. Tātad no mīnus bezgalības līdz vieniniekam ir atrisinājums. Un to arī mēs ierakstam šeit. Tālāk, kurā zīmējumā mums ir šī te y ir x kvadrātā. Tātad šitā ir kvadrāta funkcija, jo x ir kvadrātā, tad mums jāmeklē parabola. Šitā pilnīgi noteikti nav parabola, šitā arī pilnīgi noteikti nav parabola, šitā arī galīgi garām nav parabola. Vienīgāks parabola, tātad tas ir B. Un 10. uz skaitu taisnes jāiezīmē nevienādības šādas te atrisinājumu, ja dotā ir atbilstošā grafika skice. Ja mēs šīs te funkcija ir ieskicēta šeit, mums jāpasaka, kad viņa ir lielāka par 0. Tad atceramies, ka tā, kad funkcija ir virs x sas, tad viņa ir pozitīva, tā kā viņa zem x sas, viņa ir negatīva, un tā kā viņa virs x sas, viņa ir pozitīva. Un šajā gadījumā mums vajag tur, kur ir lielāks par 0, nozīmē pozitīvs. Ja viss, kas lielāks par 0, tas ir pozitīvs, tad mēs iekrāsojam tur, kur ir plusiņi. Šeit un šeit. Un uzdevums ir atrisināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 11. uzdevums. Tā mums ir šis te ceļa un laika grafiks, kas tagad ļoti populāri vispār eksāmenos parādījies, un rekur mums ir kaut kāds turists, kurš bliež no piestādes līdz pludmalei un atgriežas atpakaļ, jā.
Un šitā mēs redzam, tāda viņš atbrauc uz turieni, pasēž un atbrauc atpakaļ. Ok, un mums parasti noteikti attālums starp piestādi un pludmali, un mēs redzam rekuru, ka tas ir 30, right? Jo viņš brauc 30 projām, tad pie 30 sēž un nāk atpakaļ. Tāda atbilde 30 km. Tālāk aprēķini, cik lielu ātrumu turists brauca no piestātnes līdz pludmalei. Tātad, jā, mēs sākām no piestātnes, šeit mēs sākām, un tad mēs aizbraucām uz pludmali. Un tas, ko mēs pamanām, ka mēs veicām 30 km 2,5 stundās. Un kā aprēķina ātrumu? Ātrums ir ceļš dalīts ar laiku. Ātrums ir ceļš dalīts ar laiku, ka šajā gadījumā būs 30 km dalīts ar 2,5 stundām. Un ja mēs to izdalām, mēs dabūjam, ka tie ir 12 km stundā. Ja neaizmirstam mērvienības, jo šitā bezgalības zīme un uzdevums ir atrasināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 12. uzdevums. Tā mums jāiezīmē plaknē. Tātad šāds te grafiks, right? Y minus 3x plus 5. Tātad, ja mums jāuzzīmē taisnīgs grafiks, mēs bliežam uzreiz šo te tabulu ar 3 vērtībām. Manas mīļākās 3 vērtības ir 0, 1, 2. Un tad mēs liekam šajā te funkcijā pēc kārtas katru šo te skaitli. Tātad x vietā ieliekam 0. Tā, plus 5. Sanāk 0 plus 5, tas ir 5. Ok. Tad mēs x vietā ieliekam viennieku. Sanāk minus 3 reiz 1 plus 5. Kas būs minus 3 plus 5 ir 2, un tad ieliekam divnieku, tātad reiz 2 plus 5, minus 3 reiz 2 ir minus 6, plus 5 ir minus 1. Ok, un tad šitie ir tā kā 3 punkti, kas jāatzīmē ir tajā grafikā. Tāda 0 un 5 tas ir šeit, 1 un 2 tas ir šeit, un 2 minus 1 tas ir šeit. Un tad mēs smuki izvelkam cauri taisni un neaizmirstam pierakstīt, kas tā ir pa taisni. Un uzdevums ir atrasināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 13. uzdevums. Aprēķina parabolas virsotnes apcisu x virsotnē. Ejam pa taisnos formulu, nemaz nedomājam, un re, kur ir parabolas virsotnes koordinātas, un x koordinātu virsotnē ir aprēķināti šādi. Tātad uzreiz. Tātad mēs redzam, ka koeficients a būs 1, ja, jo te x kvadrātam, ja nekas nav priekšā, tad tas ir viennieks. Koeficients b būs 2. Tātad pēc formulas, kas mums ir mīnus b dalīts 2a, b ir 2, a ir 1, sanāk mīnus 2 dalīts 2, kas būs mīnus 1. Ok, un tad jāpamato, ka punkts nepiedara funkcijas grafikam. Ok, kā mēs to varam izdarīt? Ir vienkārši ielikt šīs te x un y koordinātas iekšā tajā funkcijā. Tad mums sanāk 1 būs vienāds ar 3 kvadrātā plus 2 reiz 3. Ja x vietā ielika trīnieku un y vietā viennieku. Un mēs jautājam, vai tas sanāk vienāds. Ok, tad sanāk, te mums ir 9 plus 6. Sanāk, ka 1 ir vienāds ar 15, kas pilnīgi absolūti nedara. Tā tad nepiedara. Un uzdevums ir atrasināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 14., 15. un 16. uzdevums. Tātad AOB ir 130 blakusleņķi, jau un atceramies, ka blakusleņķa summa kopā ir 180 grādi. Tātad leņķis BOK būs vienkārši 180 grādi mīnus 130 grādi, kas būs 50 grādi. Tātad mēs rakstām iekšā 50 grādi. Tāda mums ir parograms, kuram leņķis D plus leņķis F ir 140. Tad šīres leņķis plus šīres leņķis 140. Bet kā mēs atceramies, ka parograma pretējā leņķi ir vienādi, tad sanāk, ja šie abi leņķi ir vienādi un ja summa 140 grādi, tas nozīmē, ka viens ir 70 un otrs ir 70. Mums prasa leņķa F lielumu, un mēs redzam, ka tas ir 70. Un 16. mums ir šie leņķi doti, un tam mums jāatcerās tā sakarība, ka pretī lielākiem leņķim ir lielākā mala. Tā kā ja mums prasa pamatot, mēs rakstam, ka AB ir 3 stūra garākā mala, jo 3 stūrī pretī lielākiem leņķim, kas šajā gadījumā ir leņķis C, ir lielākā mala. Un uzdevums ir atrasināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 17. uzdevums. Tātad, pirmajā mums ir taisleņķa 3 stūris, kuram ir zināmas 2 malas, KR un KN. Mums jāaprēķina trešā mala, kas pa taisno vienkārši smaržo pilnīgi jau pēc Pitagora teorēmas. Bliežam Pitagora teorēma, A kvadrātā plus B kvadrātā ir C kvadrātā. Šajā gadījumā mums viena katete ir
KR, otra katete ir KN, un hipotenūza ir RN. Ok. Protams, ja visam zolīdi būtu, ja jūs pierakstītu, ka tā ir Pitagora teorēma, un ka tas ir trīsstūrī KRN, ja, tas būtu pavisam pa zolīdo, un tad KR šajā gadījumā ir 2, KN ir 7, un RN ir tas, kas jāprēķina. Tātad 4 plus 49 ir RN kvadrātā, tad sanāk 4 plus 49 ir 53, ir vienāds ar K ar RN kvadrātā, un ja sanāk, ja RN kvadrātā ir 53, tad RN būs vienkārši kvadrāts sakara no 53. Un uzdevums ir atrisināts 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena 18. un 19. uzdevums. Mums atkal taisnība 3 stūris, bet šoreiz mums zināma viena mala un viens leņķis. Un, ja taisnība 3 stūri ir zināma viena mala un viens leņķis, tas automātiski ir sinus, kosinus. Ja mums vajag aprēķināt malu EG, šito malu, tad mēs skatāmies tādā šitam leņķim. Šī mala ir hipotenūza, un šis EG būs piekatete, ja, jo tā ir katete, kas ir pie šitā leņķa. Un piekatete pret hipotenūzu, kā mēs arī varam apstīties šeit, piekatete pret hipotenūzu ir kosinus. Ar mēs rakstām kosinus, tam 30 grādu leņķim, būs piekatete EG dalīts ar hipotenūzu FG. EG dalīts ar FG, kosinus 30 grādiem atrodam tabulā. Tātad kosinus 30 grādiem būs saka no 3 dalīts 2. EG būs tas, kas jāprēķina, un FG ir 8. Reizinam krustā, 2 reiz EG sanāk 8 reizes sakna no 3. Izlot abas puses ir 2. Mēs dabūjam, ka EG ir 4 saknas no 3, un neaizmirstam mērvienības. Un tad 19. mums ir konstruēta vidusperpendikuli, kas krustojas punktā O. Ok. Mums jāpasaka, kas tas pa punktu O ir. Atceramies, ka vidusperpendikula bija tāda lieta, ka no šī te nogriežu gala punktiem visi punkti atradās vienādā attālumā. Tas nozīmē, ka šitas ir vienāds ar širo, un ja mēs novilktu arī širo, tad tie visi tā kā 3 būtu vienādi. Un tādu punktu, kas atrodas vienādā attālumā no visiem stūriem, sauc par apvilktās riņķlīnijas centru. Atbilde D. Un uzdevums ir atrisināts. Ej uz skolu.com/ir matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video, treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz skolu.com/ir matemātika vai pirmais links aprakstā. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 20. uzdevums. Tā mums zināms, ka 3 stūri ir līdzīgi, širas ar širo, un KL ir 2, un PS ir 8. Un mēs zinām, ka KRL, SKRL ir 3, un mums jāprēķina visi 3 stūri. PRS laukums, ja? Un kas, ko skolēniem parasti dara, ir, ka viņi ierauga, ka viena mala ir 4 reizes lielāka nekā otra, un to viņi laukumu pareizina ar 4, un dabū nepareizu atbildi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs aizējam šeit, ja mēs redzam, ka laukumu attiecība ir nevis vienkārši K, bet K kvadrātā. Ja, tas ir līdzības koeficients kvadrātā. Ko mēs darām? Mēs no sākumā aprēķinām līdzības koeficientu. Tas sanāks 8 dalīts ar 2 ir 4. Un tagad, tas ir numur 1, ja, tāda bultiņa skatās uzdevuma tāda risinājuma plānošanu un struktūrēšanu. Tālāk otrajā. Tad laukums PRS būs laukums KRL reiz K kvadrātā. Sanāk 3 reiz 4 kvadrātā, vai būs 3 reiz 16, kas būs 48, un neaizmirstam mērvienības kvadrāta centimetri. Atceramies vienmēr rakstīt rūtiņās, jo tiek skanētas tikai rūtiņas. Un uzdevums ir atrisināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 21. uzdevums. Tātad TE ir 5, CF ir 14, un mums jāprēķina, kāds ir trapeces augstums. Ja zināms, ka laukums ir 57 kvadrātcentimetri, ejam pa taisno uz trapeces laukuma formulu. Tātad pamats plus pamats dalīts 2 reiz augstums. Tātad trapeces laukums ir pamats plus pamats dalīts 2 reiz augstums. Un šajā gadījumā tas būtu pa trapeci ar CD F, viens pamats ir DE
otrs pamats CF, un augstums ir tas, kas mums ir jāprēķina. Tātad 57 ir, sanāk 5 plus 14 dalīts ar 2 reiz H. Tas sanāk 57 ir 19 dalīts ar 2 reiz H, kas būtu 19H dalīts ar 2. Ieliekam saucējā vienniekus reizinam krustā. 1 reiz 19 ir 19H. Un 5 reiz 57 reiz 2 būtu 114. Un, ja mēs izdalām abas puses ar 19, tad mēs dabūjam, ka H ir 6. Neaizmirstam ielikt mērvienību un uzdevums ir atrasināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena 22. uzdevums. Tātad mums O ir AB un CD viduspunkts, jā, tātad O ir tātad šis te viduspunkts un šis te viduspunkts, tātad tās malas ir vienādas. Un ko mēs reiz varam pateikt, jā, ka tā kā tie ir krustleņķi, tie leņķi arī ir vienādi kā krustleņķi, un mums jāpierāda, ka tad kaut kādi 3 stūri ir vienādi, un vienīgie 3 stūri, kas mums te ir, jā, ir AOC un BOD. Kas svarīgi, ka mēs rakstam pareizā secībā, tā lai vienādie leņķi vienādās malas sakrīt. Un mēs redzam, ka te būs pazīme mala leņķis mala, jo rekur mums ir malas vienādas, tad ir leņķi vienādi un atkal malas vienādas. Jā, mala leņķis mala, tā īpašība. Un rekur mums te pa lielam ir sarakstītas, jā. Ok, un tad tā kā AO ir vienāds ar OB, jo O ir AB viduspunkts, OC vienāds ar OD, jo O ir CD viduspunkts. Un tad leņķis AOC ir vienāds leņķi DOD, jo tie ir krustleņķi. Un uzdevums ir atrasināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 23. 24. uzdevums. Tā mums ir cilindra pamata diametrs, kas, ja diametrs ir 2, tas nozīmē rādījus ir 1 cm, un cilindra augstums ir 10 cm. Aprēķina tilpumu, redzam bezgalības zīme, tāda neaizmirstam mērvienības un pareizes simbolus. Tā cilindra laukuma formula ir πr kvadrātā reiz h, ka tilpums ir πr kvadrātā reiz augstums. Ja diametrs ir 2, tas nozīmē, ka rādījums būs 1, un augstums ir 10. Un tas sanāk 1 kvadrātā ir 1, reiz 10 ir 10, un tad mēs piekabinām klāt to pi beigās, un neaizmirstam mērvienības, ka tie ir kubiki centimetri. Un 24. mums ir vairāki kubiņi salīmēti, un cik daudz no kubiņus vajag, lai sanāktu kups. Jā, tāda mazākais kups, ko mēs varam izveidot, ir 3 reiz 3 kups, pareizi. Tad mums vajag kaut ko ielikt šeit, tad mums vajag vienu kubiņu šeit ielikt, tad mums vajag vienu kubiņu pielikt klāt šeit. Tas sanāk ir 1, 2, 3 kubiņi pirmajā stāvā. Tad mums vajag te vēl 9 kubiņus, ko ielikt otrajā stāvā, un mums vajag vēl 9, ko ielikt trešajā stāvā. 3 plus 9 plus 9, tas būs 21. Jā, tā arī mēs varam rakstīt 3 plus 9 plus 21. Tas ir pirmais variants, un otrais variants, kā šo mēs varam rēķināt, ir izdomāt, cik kubiņu vajadzētu 3 reiz 3 kubam, jo tas ir mazākais, ko mēs no šitā varam izveidot. 3 reiz 3 kubam, tad 3 bloki, 3 bloki, 3 bloki, kas nozīmē, ka, lai uzbūvētu visu, vajag 3 reiz 3 reiz 3 blokus. Un tā kā mums jau ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloki ielikti, tad mēs atņemam 6, un mēs dabūjam 27 mīnus 6 ir 21. Šis ir otrais variants. Un uzdevums ir atrasināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 25. uzdevums. Ja šis uzdevums ir pa kombinatoriku un varbūtību, un bieži skolēni neskapēc sabīstās no tā vārda, lai gan tur nekas baigi traks īstenībā nav. Mums ir šādas te rūtiņas, un tad mēs aizsedzam tos kaut kādus skaitļus un dabūjam dažādus ciparus. Un uzraksti visus iespējamos skaitļus, kurus var šādā secībā iegūt. Un te es ieteiktu tātad kaut kādu pēc kādas sistēmas iet, ja. Piemēram, paņemam aizsedzam 1, 2 skaitli, tad 1, 3, tad 1, 4, tad 1, 5, tad mēs aizsedzam 2 skaitli, un tad 2, 1, kas jau bija, 2, 3, 2, 4, 2, 5, un tā kaut kā sistemātiskajam cauri, tā lai mēs nepazaudējam nevienu iespējamo variantu. Tad 1, 2, tas būs 3, 4, 5, tālāk 1, 3, tas būs 2, 4, 5, tālāk 1, 4, tas būs 2, 3, 5, un 1 pēdējais būs 2, 3, 4. Tālāk aizkrāsojam 2 skaitli. Tad šāda kombinācija jau bija, šāda vēl nav bijusi. Tātad 1, 4, 5. Tātad 1, 2, 3. Ok, šādi ir visi iespējamie skaitļi. Tālāk nosaka varbūtību.
ka iegūtais skaitlis dalās ar 5. Atceramies, ka skaitļi dalās ar 5, ja viņi beidzās ar 0 vai 5. Tātad šis skaitlis, šis un šis. Ok? Tātad atceramies varbūtības formulu, ko mēs arī varam nošpikot formulāpā, ka varbūtība ir labvēlīgie notikumi dalīts ar visiem notikumiem. Šajā gadījumā labvēlīgie ir, ka skaitlis dalās ar 5, jeb 1, 2, 3, 4, 5, 6 gadījumi, dalīts ar visiem gadījumiem, jeb visiem iespējamiem skaitļiem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Varbūtība 0,6 vai arī to rakstīt kā 60%. Un uzdevums ir atrisināts 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 26. uzdevums. Statistika. Tā ir mūzikas veikalā pārdot dažādus instrumentus, mums ir šis ģitāru skaits, un mēs zinām, ka vidēji dienā pārdeva 4 ģitāras, un mums vajag aprēķināt, cik tad pārdeva tajā piekdienā. Ok, kā aprēķina video aritmētisko, ir, ka mēs saskaitām visus kopā, izdalām ar šo te datu skaitu, kas ir 5, un tad mums sanāk vidējais aritmētiskais, kas šajā gadījumā ir 4. Tad tas, ko mēs darām, ir saskaitām šo visu kopā. Tātad 2 plus 4 ir 6, plus 3 ir 9, plus 5 ir 14, plus x dalīts ar 5 ir 4. Mēs varam sareizināt krustā un dabūt 14 plus x ir vienāds ar 20, un x ir 20 mīnus 14, x ir 6. Jā, es nezinu, kāpēc tie iedod tik maz vietas un tik maz punktus, bet jā, tad diezgan normāli aprēķinu prasās. Un šajā tātad mums ir kaut kāds šis te riņķa diagramma, un mēs zinām, ka tiek pārdotas 4 violas. Aprēķina, cik mūzikas instrumentu kopā. Tad, ja violas mums ir 4, tad mēs zinām, ka 8% no tātad visa, ja tas, ko mēs zinām aprēķināt, ir tās 4 violas. Ok, atceramies, ka nozīmē to pašu, ko reizināšanas zīme. 8% ir tas pats, kas 0,08, tad tas pats, kas reizināšanas zīme, un 4, 0,08x ir 4. Tās abas puses varam pareizināt ar 100, lai atbrīvotos no decimāla daļām, un tad izdalīt ar 8, un dabūjam, ka x ir 50, ka kopā pārdeva. Ja mēs rēķinām šādu ar x, tad ir svarīgi, ka mēs paskaidrojam, kas ir x, tātad, tās pat nav violas, tie ir mūzikas instrumenti. Ja, ka x ir tāda instrumentu kopskaits, un atbilde ir, ka 5 dienās pārdeva 50 instrumentus. Un uzdevums ir atrasināts. Ja tev interesē, kā apvienoja profesionālo sportu ar mācībām Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā, tad šeit es esmu aprakstījis visas metodas, kuras pielietoju, lai mācītos efektīvi, tas ir, lai patērētu vismazāk laikas, iegūtu visaugstāko atzīmi. Grāmatu var atrast ernestametoda.com, jeb otrais links aprakstā. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena 2. daļas 1. uzdevums. Tātad mums ir šādas te figūras, ko mēs pamanām, ka katru reizi pieliekās klāt šie te 4 sešstūrīši klāt. Ko tas nozīmē, kā mēs saucam virkni, kur katru nākamo virknes locekli iegūst uz laiku ko pieskaitot, tā ir aritmētiskā progresija. Ja? Tātad to mēs pirmajā punktā varam paskaidrot. Tā kā šitā ir virkne, kur katru nākamo virknes locekli iegūst iepriekšējiem kaut ko pieskaitot, tāda šī būs aritmētiskā progresija, kur A1, ja pirmais virknes loceklis būs tātad 6, un diference būs tas, ko mēs lai pieliekam klāt, 4. Ok, un tagad mums prasa nevis aprēķināt plākšņu skaitu 15. figūrai, bet cik lai vajadzētu izveidot 15 šīs te figūras. Tātad mums jāsaskaita kopā pirmās 15 figūras. Bet mums paveicās, ka aritmētiskajā progresijā ir summas formula pirmajiem n locekļiem. Šeit summa ir A1 plus A pēdējais reizes kārtas numurs dalīts ar 2. Un, lai mēs izmantotu šo formulu, mēs redzam, ka mums vajag AN to, jeb A pēdējo, kas šajā gadījumā būs 15. Tad mēs sākam ar to, ka mēs izreikinām A15, A15, un to mēs rēķinām pēc šīs te augšējās formulas, mēs izreikinām A15. A15 ir A1 plus N-1 diference. Šajā gadījumā A1 būs 6, kārtas skaitlis ir 15, un diference ir 4. Tāda 6 plus 14 reizes 4, 6 plus 56 ir 62. Ok, jā, un neaizmirstam vērvienības, ja tās ir plāksnes. Un tā mēs varam summu rēķināt, ja tāda summa pirmajiem 15, ja būs pēc tās formulas ir A1
plus A pēdējais reiz kārtas cipars dalīts ar 2. Tad A1 mēs zinām, ka ir 6. A entais mēs tikko aprēķinājām, tas ir 62. Un tad mums kārtas skaitlis ir 15. Un tas mums jāizdala 2. Tad 6 plus 62 ir 68. Tad to mēs varam izdalīt ar 2. Un beigās sanāk 34 reiz 15. Jā, ko mēs varam sev tā maliņā stabiņā izdarīt. Tas sanāk 510 plāksnes. Un uzdevums ir atrasināts. 9. klases 2025. gada Marmāras eksāmena 2. daļas 3. uzdevums. Stālī ir 88 nodalījumi. Katrā nodalījumā var izmitināt vienu zirgu vai vienu poniju, un ir aizņemti 75% no visiem tiem staļiem. Un maijā par vienu poniju izmitināšanu maksā 180, pa zirgu maksā 270, un kopā savāca 16,650 eiro. Uzzini, cik zirgu tika izmitināts šajā stālī. Tad numur 1, saprotam, ko mums jautā. Mums prasa tātad, cik bija zirgu šajā stālī. Okay. 2. Apzīmējam. Parasti apzīmē to ar to. Parasti apzīmē to, ko grib aprēķināt. Tātad X būs zirgi stālī maijā. Tad mēs varētu pateikt, ka Y tad būs ponija stālī maijā. Ok. Un tad mēs apzīmējuši, mēs varam uzrakstīt vienādojumu no tās informācijas, ko mēs vēl neesam izmantojuši. Mēs zinām, ka aizņemt ir 70% nodalījumi. Tātad X plus Y, tas ir tik, cik kopā ir dzīvnieki, un viņi aizņem 75% no 88 nodalījumiem. Un tas, ko mēs vēl zinām, ka ja mēs par katru zirgu samaksājam tātad 270 eiro reiz katrs zirgs, plus 280 eiro reiz katrs ponijs, būs tā kopumā nauda, kas ienāca iekšā, tie 16,650, un mums sanāk šāda te vienādojumu sistēma. Tā, tad 75% ir tas pats, kas 3/4, no ir tas pats, kas reizināšana, tālāk, un apakšā sanāk 270x plus 180y ir 1,665, ok, tad augšā sareizinot šos te, sanāk saīsināsies un atbildi ir 66, tad sanāk x plus y ir 66 dzīvnieki kopā ir, un apakšā mēs visu varētu izdalīt 30, un dabūt 9x plus 6y ir 5, 5, 5. Ok, tad mēs varam izmantot, piemēram, ievietošanas paņēmienu, kur pateikt, kur paņemt šo pirmo izteiksmi, un no viņas izteikt, piemēram, y. Y būs 66 mīnus x, un tad paņemam otru izteiksmi, un šī te y vietā ieliekam 6 mīnus x. Pārrakstam to pašu, tikai y vietā ieliekam 66 mīnus x, un tad mēs dabūjam tā 396 mīnus 6x ir 555, tad 9x mīnus 6x ir 3x, un ja šito mēs pārnesam uz otru pusi, mēs dabūjam 555 mīnus 396, un ja mēs to actually atņemam, tad mēs dabūjam 159, un ja mēs abas puses izdalām ar 3, tad mēs dabūjam, ka x ir 53. Yes. Un šajā gadījumā mums nemaz nevajag aprēķināt y, jo mums interesē tikai x, cik ir zirgi stālī. Tā kā mēs nemaz varam neturpināt un nerēķināt y. Un rakstīt atbildi, maijā izmitināja 53 zirgus. Un uzdevums ir atrasināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena 2. daļas 4. uzdevums. Šīs ir one of the most trickiest, kāds ir bijis. Tātad uzlīmes diametrs 30 cm, kas nozīmē, ka rādijus būs 15 cm. To mēs uzreiz varam pateikt. Tātad rādijus būs diametrs dalīts ar 2, ja 30 dalīts ar 2 ir 15 cm. Ok? Tad logo ir regulāra 9 stūra formā, kas ir labi. Tad aprēķina, cik procentus no visas uzlīmes aizņem logo, un rezultātu jānopaļo. Ok, tātad, ko mēs uzreiz varam aprēķināt, ir tā kā to apļa, to laukumu. Tātad S tam aplim būs pēc apļa formulas pi r kvadrātā. To mēs arī varam atrast, kas sanāk, tad būs pi reiz r, kas ir 15 kvadrātā, sanāk 225 pi, un tie būs kvadrāta centimetri. Un tad mums vajag dabūt tā 9 stūra laukumu. Un kā mēs to varam dabūt, ir uzzīmējot šo te 3 stūri. Nu vai savalkot šos te visus rādijusus. Un mēs saprotam, ka tie visi leņķi, kas ir šeit, viņi ir vienādi.
Tad mēs varētu aprēķināt, piemēram, cik ir šis te leņķis alfa. Jā, un tā leņķis alfa būs vienkārši, ja mēs paņemam to visu apkārt, kas ir 360 grādi, izdalām ar 9 vienādiem leņķiem, un sanāks katrs no tiem leņķiem būs 40 grādi. Tad sanāk, tagad mēs šim te trīsstūrim zinām leņķi, un mēs zinām abas malas, ja, jo tie visi ir rādījusi. Un ja mēs zinām divas malas un leņķis starp tām, tad mēs varam iegūt trīsstūra laukumu. Trīsstūra laukums ir viena puse, reiz mala, reiz sīnus starp tām malām. Laukums tam trīsstūrim būs viena puse reiz AB sīnus alfa, kas šajā gadījumā būs viena puse reiz A, kas ir 15 reiz B, kas ir 15 reiz sīnus 40 grādiem. Tas sanāk viena puse reiz 225 reiz sīnus 40 grādiem, kas būs 225 reiz sīnus 40 grādiem dalīts ar 2. Es vēl neliktu pagaidām šo kalkulatorā, un tad, ja mēs gribam dabūt tā 9 stūra, tad mums tas tā laukums 9, labi, rakstam šitā, laukums 9 stūrim, tad būtu 9 reiz 9 tie 3 stūri, kas būtu 9 reiz širas penteres, 225 sīnus 40 grādiem dalīts ar 2. Jā, nu šeit gan es ieliktu kalkulatorā, tas sanāk 9 reiz 225 reiz sīnus 40 grādiem dalīts ar 2. Un tas sanāk, un līdz kam starp rezultāts bija jānopaļo līdz 1000 daļām. Tāda 650,822. Tā tie ir kvadrātcentimetri. Tā tie mums arī bija kvadrātcentimetri. Un, šitan, ja mēs ielikām vienā, tad mēs arī varam ielikt otrā. Neaizmirstam, ja tik līdz mēs nopaļojam ielikt šo te vilnīti. Un tad mēs arī varētu pateikt, ka tas ir tā kā aptuveni 225, 706, 858. Ok, un tad tos abus skaidrus mēs varam izdalīt. Tātad 9 stūris dalīts ar aplis būtu 650,822 dalīts ar 706,858, 658,22 dalīts ar 706, un mums jānopaļo līdz veseliem procentiem, tātad tie būs sanāk 92%. Un uzdevums ir atrasināts. 9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena 2. daļas 5. jeb arī pēdējais noslēdzošais uzdevums. Tātad vienādsānu trapece mums te ir, kas ir very nice, un AN ir perpendikulāra sānu malai, to mēs redzam, un no trapeces punkta A ir nonots augstums pret AB, ja, to mēs augstums AB. Mums jāpierāda, ka ABK ir līdzīgs AND. Kā mēs pierādām, ka trīs ir līdzīgi, vispopulārākā pazīme ir, ka leņķi. Mums jāatrod, ka leņķi ir vienādi. Un mēs jau redzam, ka viņiem jau ir šie te leņķi ir vienādi. To jau mēs redzam pa gabalu. Mums jāpierāda, ka kaut kādi vēl divi leņķi ir vienādi. Ja? Nu labi, apstamies šis leņķis. Ja? Viņš ir, ja mēs ieraugam, tad šīs ir paralēlas taisnes, ja? Un kuras kusto trešā taisna. Tas nozīmē, ka šis leņķis būs vienāds ar šo leņķi, kā iekšējais čērsleņķis. Un tā kā šī trapece ir vienādsānu, tad šis leņķis būs arī vienāds ar širo. Un viss esam pierādījuši. Ja? Šitie leņķi ir vienādi, šitie leņķi ir vienādi, tātad tie trīs stūri ir līdzīgi. Un tad atliek to tikai pierakstīt smuki. Tātad mēs pirmajā uzrakstām, ka leņķis BKA ir vienāds ar leņķi KD, kā šķērsleņķi, leņķi pie paralēlām taisnēm. Tad otrajā leņķis KAD ir vienāds ar leņķi ADN, kā vienādsānu trapeces pamata pieleņķi. Leņķis BKA būs vienāds ar leņķi AD, un tas būs vienāds ar leņķi ADN. Un ar to arī mums pietiek. Mēs varam rakstīt, ka trīsstūris BKA ir līdzīgs trīsstūrim NDA pēc pazīmes leņķis, jo pirmkārt mēs jau redzam, ka tātad šis te leņķis ABK ir vienāds ar šo leņķis AND, jo tie abi ir vienādi ar 90 grādiem. Un tad otrkārt, leņķis BKA, šis leņķis, ir vienāds ar šo leņķi ADN, un to jau mēs jau pierādījām. Un viss, mēs esam pateikuši, ka šie trīs stūri vienādi pēc kādas pazīmes, un kāpēc tā pazīme izpildās. Un uzdevums ir atrasināts.